Tātad ir divas lietas, uz kurām mēs tad paļaujamies. Ja? Tātad, pirmkārt, kad cilvēks neizdarīs man sāpīgi, viņš neizdarīs kaut ko ļaunu, un otrais, ka viņam ir spēks pasargāt un noķert. Ja viņš ir teicis, ka es tevi noķeršu, ja piemēram es saku, es tevi noķeršu, un cilvēks saka, tu man noķers, jā, es tevi noķeršu. Un tāpēc šodien es gribu pateikt, ka tas pats ir ar Dievu. Un mums ir jākļūst kā bērniem. Bībelē teiks, ja jūs nekļūstat kā bērni, jūs neieiesiet Dieva valstībā. Un visas mūsu raizes, visas mūsu nepareizās rīcības, viss tas, ka mēs pasteidzamies, eksplodējam dusmās, tas viss ir ar sakne ejoši dziļumā, pat kad mēs sākam kliegt. Tā ir nespēka pazīme, ka mēs sākam uz bērniem, cik es reiz tev teicu, darīs vai nedarīs. Tas nozīmē, ka jau taviem vārdiem jau nav tāda respekta, tev vajag paņemt varbūt bišķiņu šo te uz balss saitēm, varbūt ar to dusmu, ar tām acīm, varbūt no tā viņi tā kā paklausīs, ja, tad tas būs kaut kāds efekts varbūt, ja. Bet arī tas nenes to, kas būtu vajadzīgs. Tāpēc, par ko šodien es gribētu runāt, lai mēs varētu vairāk un vairāk tā kā iemācīties, izprast, tā ir paļāvības nozīme, paļāvība uz mūsu Dievu. Tad mēs, kad to izpratīsim, tad vairs nebūs tās iekšējās problēmas, ka mēs kliedzam, ka mums rodās nemiers un mums nav vairs spēka, mēs nogurstam. Viss tas, kāpēc mēs pagurstam savā ceļā, tāpēc, ka mēs ļoti daudz ņemam uz sevi, uz savu prātu. Un krieviem ir teikts tāds teiciens, gorie atumā. Es cilvēkiem saku, nekas tev nebūs. Viss būs kārtībā, tev ir rokas, kājas, ko tu tur esi savu sadomājis. Nē, un saproti, tas ir gars, kurš ir cilvēkā, un ļaunais, un viņš tā kā iekšā pravietiski tev runā, nekas jau tā labs nebūs. Un kā cilvēks saka, manā dzīvē ir lāsts. Un ko tas lāsts dara? Tas ir gars, kurš atnāk un ieprogrammē tevi un virza tevi. Un tu tā kā iekšēji, tā kā tu redzi tevi veselību, tevi viss kārt, bet viņš jūt, kaut kas mani gaida slikts. Bet kurš tev to pateiks? Un tāpēc, kam ir jābūt, ja? Ka tu piedzimsti no augšienes, ka tu pārēji no velna valstības, tu pārēji Dieva valstībā. Atcerieties, Kolosieši 1.13 teikts, ka viņš mūs izrāva no velna valstības un pārcēla savu mīļā dēla valstībā. Ko tas nozīmē izrāva? Esat mēģinājuši kādreiz kādam kaut ko izraut. Cerēju somiņas, tur kāds skrien garām un cenšas izraut, ja? Un viņš tur vāk un cerēju sākās cīņa, un tur tāda tante, kad dod virsū vēl, tas vēl sāk muks projām, kā saka, ņina tavo narvaļis, ja? Tas nozīmē, ka nav nemaz tik viegli. Kad tu domā, ka tu pats varētu izrauties no sātana, tu pats neizrausies un nekad nevarētu izrauties. Bet ko izdarīja Dievs caur Jēzu? Viņš paņēma un izrāva tevi no vēlna rokām, no vēlna valstības, no tās tums, kurā tu biji. Un ko viņš izdarīja? Viņš tevi pārcēla. Tas notika caur to, ka tu piedzimi, tavs gars atzima, un tu savienojies ar Dievu, un tu pārgāji Dievu valstībā. Un tāpēc tas ir pats galvenais, ka tu jau esi Dievu valstībā, saproti? Tu jau esi tajā Dieva zonā, Dieva teritorijā, kur Dievs saka, es pie tevis strādāšu. Tev viss nebūs saprotams, bet uzticies. Zini, kā cilvēks atnāk uz operācijas zāli, un viņam saka, viss būs labi. Interesanti, ka neviens no mums nejautā, vai jums vispār ir medicīniskā papīrs, ka jūs mani te operēsiet. Un to, ka viņš ir saģērbies, tas vēl, un ka viņš tur stāv, mazums. Mēs arī, kad lidmašīnā kāpjam, jūs kādam esat pajautājuši tam pilotam, vai jums vispār pilota tiesības ir? Mēs tā kā visu ņemam uz ticību, viņu neviens šeit nelaist, noteikti, kaut kā, ja. Bet paskatieties, ļoti daudz mūsu dzīvē ir tā, ka mēs tā kā paļaujamies, mēs tā kā uzticamies, kā citādīgi, ja. Bet te ir tas, ka Dievs saka, es esmu miljoniem cilvēku aizvedis līdz galam, līdz debesu valstībai. Es tevi pieņēmu savā slavā, un tagad tu esi jau mans bērns, es tevi esmu apzīmogojis no manas rokas, ko Jēzus teica. Mans tēvs ir lielāks par visiem.
no viņa rokas neviens nevar izraut. Pēc tam viņš saka, no manas rokas neviens nevar izraut. Interesanti, ja? Tā kā jau divas rokas, no kurām divas rokas, kuras jau tevi tur. Jēzus rokas un tēva rokas. Palasiet tur 10. nodaļā no 27. panta. Tā kā mūs tur tādas rokas, kuras nekad mūs neatstās, nepametīs, kurš ir stiprāks par visu. Tāpēc, ko tas man dod, kādu iekšēju tādu efektu, ja? Ka es varu paļauties, ka es varu nomierināties, kad gars nāk, viņš tieši uz to arī strādā, būs slikti tev, neizdosies tev, kaut kāda nedrošības sajūta, da viss tev sabruks, da tu sev esi iedomājies kaut ko. Un te ir tā lieta, ka viss būs labākajā veidā, pat labāk nekā esmu domājis, jo Bībelē teiks, Dievs dod vairāk, par ko mēs lūdzam, un pat domājam, sapņojam. Ja? Tāpēc te ir tas, ka mans uzdevums ir gaidīt uz kungu. Mans uzdevums nedarīt neko, ne labu, ne sliktu, ja tas nenāk no Dieva gara, ja tas iet pretēji manam iekšējam cilvēkam. Dievs saka, man tādu upuri nav vajadzīga, labprātīgu devēju Dievs mīl, jebkurā sfērā, vai es tur runāju, vai es tur ziedoju. Dievam patīk tas, ka nāk no tava gara. Un Dievs saka, es arī pieņem tādus pielūdzējus, kas pielūdz mani garā un patiesībā, ka tas ir patiesīgs, ka tas viss ir tavā garā, ka tas tā kā na duhu, kā saka, es tev tagad runāšu, kas man tā kā iekšēji ir, ja? Un bez kaut kādas garīgas kosmētikas, ja? Ka tas tā arī ir. Un tāpēc šī tēma, paļāvības nozīme, viņa atnesīs tev tādus 3 nozīmes svarīgas, par kurām mēs šodien runāsim. Tas nozīmē, pirmais, ka tas tev pagodinās Dievu, ja tu būsi paļāvīgs uz Dievu. Tad tas pagodina Dievu. Tā ir mana cieņa pret Dievu, kā pret Dievu, kā pret valdnieku. Otrais, tas dāvā mieru sirdī. Tad, kad tev ir ļoti liela paļāvība. Un trešais, tas dāvā spēku. Un tagad mēs par to parunāsim. Un, kad Habakuka vēstulē mēs lasām 2.4, tur teikts, bet taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Tātad taisnais, attaisnotais cilvēks, kuram vairs nav vainas apziņa, jo tas ir 2 instrumenti, kuros Sātans mūs tur, vainas apziņa. Tu esi vainīgs tajā visā, kas bija noticis, kāpēc sabruka laulība, kāpēc tu šodien esi slims, kāpēc tur attiecības ar bērniem sliktas, kāpēc tu pazaudēji darbu, kāpēc šodien tev nav tas un tas, tāpēc, ka tu izdarīji nepareizi izvēles, tev vajadzēja darīt to, un cilvēks ir noķerts tādā vainas apziņā. Un tas ir Sātana instruments. Ziniet, kā mērkaķis ķer. Agrāk bija tāda metode. Piesien tādu māla trauku ar ļoti šauru kakliņu, ieliek tur iekšā banānu, un tad, kad mērkaķis uzlien augšā, tad māla traukā iebāž savu roku un paņem to banānu rokā, un viņš atpakaļ nevar izņemt. Viņš, tā kā viņam nav tā kā prātā, atlaid to banānu dzīvos. Ja? Nē, viņš to banāni noķēris, viņš viņu nelaiž vaļā. Un tā viņš tur raustās, mēģinot. Un atnāk mednieks, un viņš ļoti viegli ēsni priekš mednieka. Ka tas ir arī ar mums. Sātans mūs noķer vainas apziņā. Un mēs nesam to vainu no bērnības pat. Manis dēļ tur bija tas un tas noticis. Un es parasti cilvēkiem saku, ne tu tas biji, vēlns tas bija. Tu biji vēlna varā, vēlns kopē no Dieva, viņš arī saka, man arī liktenis ir, man arī ir plāns. Un viņa plāns ir uz to, lai nozaktu, nokautu un nomaitātu. Tāpēc es parasti cilvēkiem saku, nedzīvo vainas apziņā. Tev nebija gara vadības, tu biji zem vēlna varas, un tāpēc viņš tevi stūma, lai tu dari to un to caur tavu grēcīgo dabu. Bet tagad, ja tu esi ar Jēzu, Jēzus tev visu ir piedevis. Tas ir pats pirmais, ko izdara Jēzus, lai uzvarētu Sātanu tavā dzīvē, lai tevi atbrīvot no vainas apziņas. Un Romiešiem 8.1 ir teikts, ka nav vairs nekādas nosodīšanas tiem vai apsūdzības, tāpēc, ka esmu Kristu Jēzu. Saproti? Esmu attaisnots. Notika jau, aiz manis ir jau tiesa. Un galvenais tiesnesis ir pateicis, tu neesi vainīgs. Par tevi viss ir samaksāts. Mans dēls krustā ir samaksājis par visu, ko tu biji izdarījis un par visu, ko tu vēl izdarīsi.
vēl priekšā izdarīs. Līdz tavu aiziešanai no šīs zemes. Par visiem grēkiem. Dievs zināja, ko es grēkošu, ko es darīšu. Viņam ir uz visu jau atbildi un izēja, lai tevi Sātans neiedzen kaut kādās problēmas. Pat tad, kad Jēzus teica Pēterim, Pēteri, Sātans ir lūdzis jūs sijāt kā kvieši, tu atkritīsi, tu nokritīsi, tev būs slikti priekšā, grūti būs, bet tu celsies. Un viņš saka, es galvenais lūdzu par tavu ticību, lai tava ticība nemitas, lai tu neatdzies, lai tu neatslāpstē, lai tu nesāc domāt, cik tad Dievam mani piedot, cik tad viņam mani piedot. Un tik, cik tu ticēsi, tik viņš tev arī piedos. Saproti? Taisnais krīt 7 reizes, taisnais krīt. Kas tas pa taisno, ka viņš krīt? Bet Dievs saka, es viņu arī ceļu, un pēc katra kritiena šis taisnais paliek arvien stiprāks un stiprāks. 7 reizes viņš krīt, bet 8. reizē jau nekrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka katra reize tā bija mācība, nevis lai paļautos, jo mēs parasti krītam, kāpēc? Tāpēc, ka daudz uz sevi paļaujamies. Bet tad katru reizi vairāk un vairāk es paļaujos uz Dieva spēku, es iepazīstu Dieva spēku. Kad mēs labāk Dieva spēku iepazīstam un Dieva mīlestību? Kad man ir grūti, kad esmu pakritis, kad esmu dziļā bedrē, es redzu, ko spēj cilvēks manā dzīvē izdarīt, un es redzu, ko spēj Dievs izdarīt. Un tieši Dieva spēku ne tad, kad visi puķītes, taurentiņi, saulīte spīd un tik forši ar Dievu, tik brīnišķīgi smaržo pēc pavasara. Jā, tas ir labi, bet atnāk vētras, mākoņi. Tu paliec viens, visi kaut kur tā kā žurkas aizskrien, katrs uz savu malu, un tu tā kā paliec, un tev likās, ka būs, kaut kas būs, kāds palīdzēs. Un pasies, kā rakstīts 118. psalmā, 8. un 9. pāns. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dišciltīgajiem. Šo saka cilvēks, kurš ir pieredzē attiecībās gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu. Tāpēc atkal Dievs saka, es gribu, lai tavs iekšējais muskulis ir ietrenēts, tas paļāvības muskulis, jo cilvēkam ir vienmēr tāda no iekšā, no Dieva ielikta vēlme paļauties. Un te ir tikai tas, uz ko tu to visu paļāvību uzliks. Es paļaujos uz to, ka mani bērni, tad, kad es palikšu vecs vai veca, viņi man gan glāzi ūdeni pienesīs pie gultas, viņi jau mani gan pansionātā nenodos. Es par viņiem rūpējos, un es ar tādu cerību, ka jau viņi pēc tam mani neatstās, tāpēc, ka es viņus neatstāju. Un, zini, tas viss tā kā tevi apzog. Tas viss atkal rada kaut kādu nedrošu situāciju. Tu sadzirdi, bet tur atstāja. Tur vieni nodeva uz pansionā, tur viens sāka sist vecumā savu māti. Un tu dzirdi tādas liecības, un tu tā, pagu. Mazums. Varbūt. Un saproti, ja es saku, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, Jāņa 14:27. Ne tā kā pasaule es jums dodu. Zini, pasaule kā dod? Tur durvis ieliec, tur dzels, kameras uzliec, apdrošinies. Bet tas viss ne tā kā pasaule dod, tam nav garantijas, tam nav drošības, tam nav mūžīguma. Tas viss vienā dienā var sabrukt, kā banka Baltija, tur Latvijas tā banka, tur pēc tam staigā visi šokā. Tu tā kā bankas, tā kā draugi, tur vēl tev pazīstam tevis banku, kur tur to visu tur. Un pasties, ir tas, ir cilvēciskās sistēmas, viss brūk. Man ir tāda laima, reāli, nezinu, es dalos ar to, kas manā sirdī ir. Es saku, es te gāju vienā rīta lūkšanā, es tā Dievam pateicos, vienkārši asaras bija, Dievs, paldies, ka es esmu tavā valstībā. Paldies tev, ka arī līdz vecumam, Iesajas nodaļā 48. 4. pants, arī līdz jūsu vecuma dienām es palikšu tas pats, es jūs nesīšu. Tad, ja tu nevarēsi vairs iet, nebūs spēka. Dievs saka, es tev nesīšu pa šo dzīvi. Es tev stiprināšu, kamēr jūs paliksiet sirmi. To es darīju līdz šim, un arī turpmāk es to jums darīšu. Es jūs nesīšu un izglābšu. Es būšu līdz vecumam. Es nevis pensiju tagad domāju, kā tur ar to pensiju vai būs, jo tā pensija kaut kā tā kā putnas tālāk un tālāk tur gaida, kamēr jau karot noliks, tad jau viss, lai būtu ekonomiskāk. Tāpēc te ir tas, ka ļoti
svētīga ir tauta, un visu laiku mēs to psalmos lasām, ja? Ka svētīgs ir tas, kas uz to kungu paļaus. Psalms 34:9. Baudiet, Dievs saka, un redziet, cik tas kungs ir labs. Dievu tautā jāiemācās baudīt. Vienkārši baudīt Dievu, baudīt Dieva klātbūtni, baudīt Dieva uzticamību. Bieži Dievs saka, šis karš nav tavs, tas ir mans karš. Zini, sadzirdi to. Mēs tā, ja šo problēmu neatrisinās, ko tur, kas tur? Dievs saka, zini, Dāvidam bija tāds briedums, ka viņš vienmēr jautāja Dievam, kā man tagad rīkoties? Esmu cīnītājs jau no jaunības, ir lāci, ir lauvu, ir filistieši, ir Goliātu, un man ir popularitāte, un man ir viss. Bet viņam katreiz bija tāda, Dievs, kāda šoreiz būs gara vadība? Ja? Tad es gaidu tā kā komandēm, ko tu man tagad pateiksi? Tad es gaidu, un kad viņš pasaka, viņš tā hop, viss, ok, es eju, daru. Un pēc tam atkal 5. nodaļā, ja, 2. Samuela vēstulē, tur aprakstīts par to, ka Dāvids atkal jautāja, filistieši nāk, atkal problēma nāk, atkal tā pati problēma nāk, ko man būs darīt? Un viņam Dievs saka, tagad gaidi, lūdzu, un kad tu sadzirdēsi pa koka puduru, pa galotnēm, kaut kādus soļus tādus, ka soļi iet pa galotnēm, tad zini to, ka es esmu izgājis tev, ka es tev palīgā, un tu tagad neej karot tā, kā tu vienmēr karoji, tā kā seju pret seju aizbrūk, bet tu apēji klusītēm no aizmugures un uzbrūc filistiešiem no aizmugures. Bet vēl pagāja ne tikai stratēģija, ne tikai tā kā gudrība, mēs tā viltīgo gājienu, bet vēl lai Dievs būtu ar tevi un lai Dievs ietu tev pa priekšu. Un tad tu redzēsi savā dzīvē svētību. Tāpēc priekš tevis vienmēr būs tādi momenti, kad Dievs tā kā pieļaus sātanu tavā dzīvē kā suni uz ķēdes. Viņš kontrolē to, viņš pieļauj viņu tavā dzīvē un viņš tev sāk kārdināt ar to, ka viss būs slikti, sabrukums. Un tas gars tā kā nāk virs un tu tā kā jūt tāda nepatīkam, tāda sajūta riebīga, tāda atkal kaut kāda tāda krēsla, tā kā bija saule, visforši sākās domas kaut kādas. Un nekas tev nepalīdzēs. Tā ķipa, viss būs forši. Muļķības. Viss būs labi. Nepalīdzēs. Ja nāk gars, tā kā pret Jēzu, es domāju, tas sātans nāca kā uzbrukums, tas vairāk bija pat domās. Jēzu un sāka nākt domas tuksnesī. Sāka nākt tāds vilinājums. Un nekas cits nepalīdzēja no tām domām atšūties, kā tikai stāv rakstīts. Kad tu tā kā pasaki to vārdu, tu tā kā bultu met sātanam pierē. Ja? Tad tu viņam uzreiz, kā rakstīts, ka tu viņu sadragāsi, viņš tev kodīs papēdī, ja? Centīsies tevi apstādināt tavā ceļā. Pašā sākumā bija teikts par ienaidu starp sievieti un starp čūsku, tādu starp dzimumu. Un tas bija kā pravietojums, ka nāks pēc tam glābējs un būs visu laiku tāda cīņa. Un tāpēc sātans brūk mums virsū, bet mums ir ļoti svarīgi, lai mēs tās šautras lidinām atpakaļ. Tātad stāv rakstīts un es viņam metu virsū. Un viņš tieši uz to ļoti stipri reaģē. Viņam ļoti, tas ir tā kā uguns, mēs tā kā ar agņimjot tāds ir, ja mēs ar uguni atsitam sātanu. Tad, kad mēs citējam to, ko mums Dievs iepriekš bija ielicis sirdī kā atklāsmi. Tāpēc tas ir tik svarīgi, lai tu barotos no tā, ko tev Dievs saka. Jo atceries, Jēzus teica, ka ne no maizes vien dzīvo cilvēks, tātad dzīvo, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ja? Un tāpēc taisnais dzīvos no savas paļāvīgās. Tad tev jābūt ir savam vārdam. Es mācītāji pasaku man kaut kādu raksturvietu, kuru man tagad palīdzēs, un es tev pasaku raksturvietu, viņi tev šeit iet un tur iziet. Bet, kad tev ir atklāsme, viņš tev ir iegājis, tu esi viņu apēdis. Es redzu, kā rakstīts Jeremijam atklāsmes grāmatā apēd grāmatu. Tāpēc jāapēd ir, tev tas ir jāapēd. Un tas kļūst par tavu miesu. Un tas paliks par tevi. Un tas ir manī, tas manī dzīvo, tas ir nācis no Dieva gara, tā kā 55. Iesaijas grāmatā, nodaļā ir teikts, ka mans vārds neatgriežas pie manis, 8. 9. pāns, bet viņš izdara to, priekš kā mēs esam to sūtījis. Ja? Tātad
viņš dara tas pats vārds, viņš ienāk tevī, viņš tev nosēžās, un tad viņš gaida savu mirkli. Un tad, kad nāk kaut kāds uzbrukums, nāk kaut kāda situācija, viņš tā kā, tāda kapsula, uzreiz tādā momentā, un tev uzreiz tādā brīdī svētais gars palīdz, viņš ņem to, ko viņš pats bija līdz tavā sirdī, viņš zināja, kas tevi priekšā gaida, kādām situācijām tu ies cauri, viņš visu zina. Tur Dievu neko neizbrīnīja. Zini, Dievs, un tur bija tāda situācija, viņa bija vainīga, un tu sāc Dievam kaut ko, es jau tā kā nē, un mēs sākam kaut ko skaidrot. Dievs saka, es iepriekš jau pirms tas bija noticis, es visu zināju, kas būs, un es zināju tavus motīvus, es zināju, kāpēc viss. Ļoti svarīgi, lai šī brīdī man ir iekšā tātad, ko saka Dievs. Tātad miesa saka, tavs ego saka, tāpēc ļoti grūti tiem cilvēkiem, tāpēc Dievs ir ļoti gudri mums saka, lai mēs noliekam sevi uz altāri, lai mēs aizliedzam sevi. Tāpēc, ka ļoti būs grūti, būs Dieva vārds un būs mans egoisms. Un kāpēc mēs nepalūdzam piedošanu? Kāpēc mēs nemainamies? Tāpēc, ka mūsu dzīvē ir kas? Lepnums. Un kas palīdz lepnajam palūgt par lepnumu piedošanu? Lepnums. Un tāpēc te ir tas, ka tā ir tava izvēle. Tad tu pasaki, Dievs, es negribu dzīvot ar savu es. Es negribu, lai ap es viss ir. Kad mēs lasām atklāsmes grāmatu, mēs redzam, ka Jēzus bija 7 lukturu vidū. Mēs redzam, viņš atklāsmes grāmatā pie troņa, ja, apkārt eņģeļi bija, apkārt vecaju krēslu, un pa vidam bija Jēzus. Tad vienmēr, un to grib Dievs sasniegt, lai viņš būtu centrā. Lai mēs aizejam no tā labā un ļauna atzīšanas koka, kurš bija ēdenes dārza vidū. Mēs tā dabiski piedzimstam. Labais, ļaunais, daudz esmu labu padarījis, es varu iet pie Dieva, tad Dievs man kaut ko iedos. Un mēs visu laiku mokamies, un visu laiku tā kā, nezinu, vai tagad Dievs mani pieņems, jo es nebiju pēdējo nedēļu pārāk labs. Tāpēc es nezinu, vai vispār Dievs uz mani ar labvēlību skatīsies. Man kaut kas jāiet padarīt labu, un tā ir tā miesiskā dzīve. Un tas ir tas koks, kas stāv centrā. Un mums, Dieva bērniem, vajag iet projām no tā labā un ļauna atzīšanas koka. Pie kāda koka mums jāiet? Kurš bija kaut kur tur maliņā, kurš nebija varbūt tāds pārāk populārs, viņš nebija tāds pamanāms, bet tā ir ticība, tā ir atklāsme. Es iešu pie dzīvības koka. Un šis dzīvības koks, tas ir Jēzus. Un tur ir vienmēr dzīvība, tur vienmēr ir progress, tur nevajag aizstāvēties, tur ir miers, tur ir prieks, tur ir drošība, jo ja man neizdosies, un te nav pat tā, ja man neizdosies, es vispār neesmu īpašnieks, es esmu tikai pārvaldītājs, tāpēc es neriskēju, es tikai daru, ko es spēju, kam vajag piezvanu, ko vajag organizēt, kā man Dievs liek sirdī. Un tāpēc par veiksmi vai neveiksmi, kā tas viss izdosies, tā kā Jēzus krustā karājās, neveiksminieks. Mācekļi atstāja, nosauc visi tev valdību un visi pārējie par ļaundari. Un ko tu Jēzus to var pateikt? Tā Jēzus klusēja. Ja, un tā paskatoties, Jēzu, tev dzīvē tā kā nav sanācis. Ja? Tev kaut kā 33 gados jau jāmirst, kaut kas laikam nav riktīgi, jo labi cilvēki jau ilgāk dzīvo laikam. Un mācekļi, kurus tu veidoji, tur 3,5 gadus baroja, viņi arī aizskrēja, 5,000, kurus tu baroji, arī viņi šeit nav. Tos, kurus tu augšām cēla Lācars, arī kur ta viņš augšām cēlies, kur ta viņš ir tagad. Un tā liekas. Bet redzi, Jēzus bija mierīgs, un viņš tā kā neaizstāv, viņš necentās tā kā pierādīt, ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta lejā, arī mūs ņem šeit lejā, jā. Viņš tā kā nevienam neko nepierādīja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija uzticējies, viņš bija paļāvies Dievam. Un viņš zināja, ka viņš izies visam cauri un piepildīsies Dieva prāts, un tas jau nebūs vairs no viņa, bet tas būs to, ko Dievs izdarīs svētā gara spēkā, jo Jēzus bija krustā sists nespēkā Bībelē, tas nespēks, tas viņa nespēks. Ja? Tas, ka es neko kā cilvēks, bet viņš 3. dienā augšām cēlās, un tur ir teiks, kas? Viņš augšām cēlās spēkā.
Tātad svētā gara spēkā. Tāpēc arī mums ir tādas situācijas, kad mēs tiekam krustā sisti nespēkā. Mēs esam novesti līdz nespēkam, situācijas ir vispār neiespējamās. Mēs jau to štangu jau mēģinājām kaut kā celt, tur mēģinājām, mēs sapratām, ka mēs to situāciju nevaram pacelt. Un Dievs grib mūs aizvest līdz tam, ka mēs sakam, Dievs, es lūdzu tevi, lai tu šo situāciju atrasini, tu šo situāciju cel, ka es viņu nevaru, es vienkārši uzticos, tiešām tev pilnībā uzticos, ka man nav spēka, man nav resursi. Un tad, kad tu tā visu pilnībā nodod Dievam, tad tu sāc pēkšņi dzirdēt Dievu. Tev sāk pēkšņi nāk atklāsmes, ka tev visi nomiris. Pat tad, kad mēs lasām Jesaja 6. nodaļu 1. pāntu, tur ir teikts, ka Ūrijas ķēniņa nāves gadā es redzēju Dievu augstu un godājamu, kad ieraudzīja Jesaja Dieva godību, kaut viņš jau kalpo, viņš jau bija pravietis, tad, kad nomira ķēniņš, autoritāte, kaut kas, uz ko varēja balstīties Izrēlā. Un tāpēc Jesaja saka, ka šajā gadā, kad bija Izrēlā, nebija vairs ķēniņš, kad kā tagad bez ķēniņa tauta, ka nav vairs tā svaidītā, nav vairs tā, pie kura mēs varam visi turēties un mums ar viņu būs sekmes, ka nomirst kaut kādas autoritātes tavā dzīvē, ka nomirst kaut kāda man finansiālā bāze uz pat visu mūžu. Mūžs nepietiks, lai viņu iztērētu cilvēkiem. Un ko Dievs dara? Dievs visu to piešķiļ, lai tev nebūtu nekādas citas paļāvības, kā tikai paļāvība uz Dievu. Jo Dievs grib, lai tu paliec par tikai to, kas cauri vada viņa spēku, ka tu paliec vienkārši kā kanāls un ka tu vairs neesi fokusēts uz sevi, bet tu esi uz viņu, tad tu skaties uz viņu, tu gaidi uz viņu, tu pazīsti viņu. Un tev ir vienalga, ko jūs tagad cilvēki runāsiet, kā man tur iet vai tur man neiet. Es gaidu uz Dievu, es vienkārši esmu šeit kalps, kuram jāpiepilda viss tas, ko man pavēla mans kungs. Un tas ir tas, ko ļoti Dievs vēlas mūsu dzīvē tā kā izstrādāt, lai mums ir paļāvība. Es šodien paļaujos. Es zinu, ka Dievs man palīdzēs. Arī man, atcerieties, nāca katru rītu, āgri bija viņi jāsavāc. Un ja cilvēki gribēja vēl vairāk savākt, vēl lai rītdienai pietiktu, lai tāda drošība būtu tā mazums, kas rītā, tad redzam, ka tur parādījās tārpi. Tātad Dievs visu to nīcina tavā dzīvē, pēkšņi, ja tu sāc likt par cerību vai par atbalstu, kā ir teikts Jeremijas 17.5, ka nolādēs tas, kas liek savu elkoni par atbalstu vai cilvēku. Ja, tātad Dievs saka, tā nav, tu zaudē vienkārši svētību. Un es gribu, lai tu dzīvotu svētības pilnībā. Un svētības pilnība tas ir tas, ka tavā dzīvē ir tāds plūstošs miers. Un otrais, ka tu pieaudz spēkā, tu pieaudz ticībā. Tu pieaudz Dieva atziņā, paļāvībā uz Dievu, un tad Dievs saka, es tevi varēšu vēl spēcīgāk lietot priekš tiem mērķiem, kurus es esmu paredzējis. Tāpēc, redzi, arī mūsu Tēvs debesīs ir teikts, mūsu dienišķo maizi dod mums šai dienā, ja, šodien, uz rītdienu mēs zinām, ka tu parūpēsies. Ja? Tāpēc pirmais, par ko es gribu runāt, ka tad, kad es paļaujos uz Dievu, tā man ir īstā Dievu godāšana, tā ir īstā Dieva cieņa. Tātad bailes un nedrošība, tas ir tas, ko es saku citiem vārdiem, ka Dievs nevarēs, tas ir stiprāks nekā Dievs. Tātad tā situācija, viņa ir stiprāka nekā Dievs. Es pielūdzu šo situāciju, tāpēc, ka es par viņu domāju, es no tā bīstos un es uz viņu skatos. Un es gaidu, tūlīt būs sprādziens, tūlīt būs sabrukums. Tad, kad es ticu Dievam, tad es skatos uz Dievu, es gaidu uz Dievu, es zinu, ka Dievs ir lielāks par to situāciju. Jā, tas ir bīstami, jā, es lūdzu par to, es jautāju Dievam, es lasu Bībeli, bet es zinu, ka nav tādas situācijas, kuru Dievs nevarētu atrisināt. Un tas ir tas, ko Dievs grib mums iemācīt un ielikt mūsu sirdī dziļi. Un pasties te teikt 4. Mūzes grāmatā, 13. nodaļā, Izraēla tauta. Mēs bieži to Izraēla tautu, kā viņi tā? Viņi taču redzēja tik daudz zīmes un brīnumus. Bet es pateikšu reāli, mēs tādi paši.
Tomēr dunduki, kā jūs nesaprotat, Dievs uguns stabā, tur brīnums, tur jūra pašķīrās, tur zīmes, tur tādas bija, wow. Bet tu redzi, ja nav atklāsmes, tā miesa, viņa tāda ir nodevēja, Pāvils saka, es varētu uz savu miesu paļauties. Viņš saka, bet nē, es nepaļaujos uz savu miesu, es paļaujos uz Kristu. Viņš saka, es kaut gan man ir daudz sasniegumu miesā, esmu daudz ko iegūs, ja? Bet viņš saka, es to negribu. Viņš saka, labākais ceļš priekš tā, lai tu varētu dzīvot taisnībā, dzīvot spēkā un tiešām, lai tev Dievs ļoti spēcīgi lieto, ka es vienkārši paļaujos uz to kungu. Es eju, ja man Dievs saka iet, tad es eju. Es zinu, ka man izdosies ar viņu. Un tāpēc 4. mūsu 13. nodaļā no 31. panta līdz 14. nodaļas 11. pantā pašies šeit ir teikts tā. Te ir teikts, ka tad, kad Izraels aizgāja apskatīties apsolīto zemi, tie bija 12 izlūki, viņiem dota bija iespēja piepildīties ar vīziju, saņemt no Dieva kaut ko ļoti svarīgu, bet kad viņi iegāja tajā apsolītajā zemē, pa ko Dievs bija iepriekš solījis, viņi paskatījās, bija viss labi, bet vienīgi, kas nebija labi, bija ienaidnieki, kas bija ļoti draudoši, un tāpēc viņi no tā nobijās. Un viņi to vārdu, ko Dievs viņiem teica, ka es jums dodu šo apsolīto zemi. Tātad jums tas jau ir dots, un Bībelē teiks, ka jums jau ir jāpriecājās par to, ka tas jums ir dots. Bet Bībelē teiks, viņi nepriecājās, viņi neticēja un viņi kurnēja. Ja, un tāpēc pasies šeit rakstīts tā. Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja, mēs nespēsim tur nokļūt, cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Redzi, te nav runāts par Jēzu, te nav runāts par kungu, te nav runāts par to, ka Dievs teicis ir. Ja, te ir runāts tikai par to, ko mēs spēsim. Man ziniet, pirms ūdens kristībām, vai vispār cilvēkam aicinot, lai viņš nāktu uz draudzi, viņš saka, es tā dzīvot nevarēšu. Vai kristāmie saka, vai kāds, kuram es piedāvāju kristīties, diez vai, ja es kristīšos, ka es varēšu palikt viņam uzticams. Ka es varēšu negrēkot un būt uzticams. Es saku, neviens nevarēs. Es saku, tā jau ir ticība. Tā ir tā paļāvība, zini, ka krīti, es tevi noķeršu. Es vienkārši es paļaujos uz viņa spēku, uz viņa mīlestību. Tātad ticība, es paļaujos uz to, ko ir man teicis Dievs. Tāpēc, bet taisnēs dzīvo savas paļāvīgās ticības dēļ. Un tā būs visu laiku, tas nebūs tikai svētdien, es ticu. Faktiski svētdien, tā ir tikai tāda apmācība, tas ir benzīntanks. Mēs šodien esam iebraukuši bišķi uzpildīties, ja? Kā Teslas tagad bišķi uzlādēt, uzlikām šodien uz tām 2-3 stundām palādēt mūsu garīgo akumulātoru. Un rītā sāksies, šodien pat sāksies, mājās iesim rītā. Un tur būs tas īstenībā, kāda man ir ticība. Tur mēs arī redzēsim, kāda mēs esam dedzīgi, un mēs gribam liecināt, mēs gribam pildīt Dievu vārdu vai nē. Un tāpēc te teiks, mēs nespēsim tur nokļūt cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. It kā liekas, jūs līdz šim varējāt atnākt, jūs it kā varējāt Ēģipti, faraonu uzvarēt, karaspēku uzvarēt, vai jūs to varējāt? Viņi jau līdz šim neko nevarēja. Saprotat, Sātans meistars visu sarežģīt. Īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Un tāpēc tās schēmas viņš zīmē, ka nav, īstenībā uz apsolīto zemi te bija 2 nedēļas iešana. Sātans vienmēr tur pa ceļiem, un tāpēc tā miesa, tā nepaļaušanās, un tas arī bija tas krīzes moments, kad viss Dievs teica, pēc šī momenta visi jūs ejat tagad, jūs ejat 40 gadus. Tad, kad mēs sakam, Dievs, es tā kā gribu mainīt šo situāciju caur tevi, un ja tu man arī lietos, ja man tur kaut kāds stingrais nē, jā, kaut kādu konkrēti jāpieņem lēmumu, bet es gaidu, ka tas lēmums būs pieņemts no tevis. Un tāpēc tā ir lūkšana garā. Man ir bijuši, kad es kaut kāds lēmums pieņems konkrēti 2 reizes, man bija 4 stundas lūkšana. Tajā laikā tieši arī formējās tas raksturs, tas ir tas, ka Dievs saka, ļoti daudz šodien ir ticīgie virs zemes. Un pat ja es teicu, nākot uz šo zemi, vai es atradīšu ticību. Ticīgie te ir.
bet vai es to ticību atradīšu. Mēs, kad Dievs ir, tas ir ok, ļaunie gari arī saka, jā, Dievs ir. Bet šodien tā paļāvība ir daudz, var tagad kredītkarti paņemt ar to, ka tu vari paņemt aizņēmumu tikai jādod līdz 1. datumam. Tev pasaule piedāvā tā, ka tev nevajag paļauties. Tev viss tā kā šodien var būt citādā veidā sakārtots. Un Sātans tā speciāli dara, lai mums tie garīgie muskuļi būtu pilnībā atrofēti. Un lai mēs to paļāvību, kuru mums ir ielikta, Sātans jau zina mūsu psiholoģiju, lai mēs viņu liktu uz to, uz šo. Un tā kā mēs tā kā visi jau esam, un tāpēc, kad Dievs paņem, tu viņam saka, Dievs, sagrauj manā dzīvē visu, ko tu vēlies. Viņš nopietni. Dievs, ne mana dzīve, bet tava dzīve. Tiešām. Dievs, lai notiek tavs prāts. Un sakārto manu dzīvi. Un ka viņš sāk kārtot, es ne tā domāju. Es ne tā domāju. Dievs, nē, pagaid. Tu vienkārši tā. Un vienkārši sāk tā visu mainīties. Lūk, un tāpēc ļoti svarīgi, kā es bieži par to māli esmu atcerēties, māls, kā māls podnieku rokās, tā jūs Izraels esat manās rokās. Un Dievs ņem to mālu piku, tur samīca, tev visu tur akmentiņus izņem ārā, uzliek uz tā māla ripas to piku. Un tad viņš tā kā sāk lēnītēm griezt. Viņš zina katram ātrumu, viņš zina katram, cik tie pirksti jāiebarš dziļi, jo stiprāks spiediens būs, jo tās sieniņas būs augstākas. Tāpēc, jo lielāks spiediens mūsu dzīvē, jo mēs garīgi labāk augam. Un viņš arī to ātrumu, zini, jo, lai taisnākas sieniņas būtu, lai tas trauks būtu tāds taisnāks, to ātrumu vajag lielāku. Un viņš tā žing, nu tā kā no sākuma kontrolēju, es visu vēl kontrolēju. Un tev tā sakrot, un tad tikai tā, kad tik no tās ticības tev neizmet ārā, kad tik no tās Dieva valstības tev, tu tā ieķeries, Dievs turi mani, Dievs turi, un tu tā kā saproti, ka tev var Un tā ir tā faktiski mūsu dzīve, ka tu tā pārstāji tā, kā būs, vai tu varēsi, vai tu vari būt pārliecināts, ka tev izdosies. Tā arī teica cilvēkiem, zini, es jums neko negribu pierādīt, ka man izdosies, vai es varēšu. Es saku, ka mani Dievs svēt, un es zinu, ka viņš man ir apgādās. Viss pa ceļam viņš man svētīs. Ja? Ka es tikko atgriezus, es lidoju. Tagad. Protams, ka Dievs tagad, viņš saka, vajag augt, vajag briedumā, vajag palūgt, vajag pagaidīt tagad. Un tu tā liekas, Dievs mani nemīl, Dievs mani ir atstājis, tad nav viņš tev atstājis. Un viņš saka, ka es esmu ar jums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Ja tu saki Dievam, Dievs mani neatstāja, Dievs nepamet, Dievs esi blakus, tu vispār nepareizi lūdz. Dievs jau ir pateicis. Es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, es esmu ar jums. Un viņš pateica tā, ja pat tu būsi neusticams, es palikšu uzticams, tāpēc, ka es nevaru sev aizliegt, mana daba tāda ir, saproti? Tāpēc tas nav pareizi, atnāc Dievs. Ko atnāc? Tu ko runā vispār? Ko tu mani pazemotē? Dievs, atnāc, jā. Atnāc, mani visums nevar piepildīt. Galvenais, vai tu esi atnācis? Un tur ir jautājums. Es saku, Dievs atnāca, tāpēc, ka tu sen esi aizgājis projām, kā Bībelē teiks, no tālienes atnāca tas kungs un sacīja, ar mūžīgu mīlestību esmu tevi iemīlējis. Saku, kāpēc tu Dievs no tālienes atnāca? Ne jau tāpēc, ka viņš ir aizgājis, bet tāpēc, ka Izraels bija aizgājis projām. Saprotam? Un tāpēc tas ir tas, cik tu gribi būt tuvu ar Dievu, tas ir atkarīgs no tevis. Dievs saka, tuvojieties Dievam, un es tuvošos jums. Ja, tad, ja tu paļausies, ja tu uzticēsies, tu redzēsi Dievu godību un Dievu slavu. Un teikts tā, un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuru tie bija izlūkojuši starp Izraēla bērniem. Tā sacīdami, tā zeme, ko mēs kā izlūku esam pārsteigājuši, ir zeme, kas aprī savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši, visu laiku redzējuši, nepareizām acīm jau nav ticības, ja? Milžus, Ānaka dēls no milžu cilts. Mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Kāpēc labi nākt uz draudzi ir? Tāpēc, ka šeit mēs piepildamies ar atmosfēru.
ar kādu prieka atmosfēru, mīlestības atmosfēru un ticības atmosfēru. Un tāpēc ir tādi cilvēki, kuri tā kā izlaida nelabu slavu. Dievs saka, mēs katrs esam atbildīgi par to. Kādas runas mēs runāsim, kā mēs viens otru iedrošināsim. Ja? Un pasties, tā zeme, ko mēs kā izlūku esam pārsteigājuši, ir zeme, kas aprī savus iedzīvotājus. Tas ir tā kā dabiski uz to negatīvo. Kad cilvēkam es redzu, paliek tāda tā kā neticība un šaubas, tad viņš sāk tā kā uzsūkt sevī visu negatīvo informāciju. Zini, cilvēkam, piemēram, ir kaut kāds garīgs grūtības, tu viņam runā Dievu vārdu, tur ticība, ja? Un viņš ir tāds jau panīts. Un tad tu saki, tu zini, ka tik tu svēto garu neapbēdini, ka tik tu vēl nepazaimo. Viņš ir, tas reiz man, laikam esmu zaimojis. Laikam, un viņš tā kā parasti ļoti tādu negatīvu uzreiz tā kā iesūc. Un tāpēc tas ir bīstami, ja tu nepaļaujies uz Dievu, ja tu neusticies, ka tu redzēsi, tu sāksi sevī ielikt ne to, ko Dievs grib, un sāksi to izplatīt, un ar tādām domām, ar tādām acīm, tu arī redzēsi savu dzīvi, tu redzēsi savu nākotni, un arī viss apkārtējais, kā viņš saka šeit 2 reizes, ja, mēs esam redzējuši milzīgu augumu vīrus, mēs esam redzējuši milžus Ānaka dēlus, ja, un viņi sāk parakstīties pat pār viņiem, ka Ānaka dēli no milžu cilts mēs bijām savās acīs kā siseņi, labi, to mēs varam pateikt. Un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Kā tu zini, kādi jūs bijāt viņu acīs? Nu, kā tu vari zināt, kā viņi skatās uz mani? Nē, man šeit neviens nemīl šajā draudzē. Es redzēju, ar kādām acīm viņi uz mani paskatījās. Ko tu zini? Tad viņam tāds skats vienkārši. Un tad tālāk, ka teica, un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu, un tauta raudāja tonakt, un visi Izraēla bērni kurnēja pret Mozu un Āronu, un visa draudze viņiem pārmeta. Kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši, jeb kaut labāk nomirstam te šinī tuksnesī. Zini, kas notiek, kad tev ir garīgs pavājinājums? Tu vari uzreiz pamanīt. Tu uzreiz sāc domāt par tām metodēm, kuras tev bija Ēģiptē. Tu uzreiz sāc domāt, varbūt man atgriezties, varbūt man atkal uztaisīt kaut kādu finansiālo, kaut kādu tur mahināciju, varbūt man atkal aiziet un kaut kā nopelnīt ne tā, kā vajag, man varbūt, saprot, un tu sāc atkal domāt to, kā tu pasaulē rīkojies, bet tā ir pasaule, viss Dievs tev ir no turienes izpirts, un ja tu tur pat iesi un darīsi tā, tev nebūs svētība. Ja tev agrāk Sātans piepalīdzēja, lai tas ļaunums vairotos, tad tagad tu iekritīs tādās problēmās. Un vēl pateiks, vēl nevis zina, ka tu tā kā esi atkāpies, un tu vēl kristietis esi. Un Sātans to izmantos ne tikai tev, ka tev būs sabrukums, bet vēl būs pēc tam neslava visai kristietībai. Lūk, tāpēc tu to uzreiz vari pamanīt. Ja tev nav paļāvi, ja tev ir atslābums, tu sāc domāt par to, kā tev bija, kā tu relaksējies, kā tu varēji iedzert, izgulēties, no rīta atkal būt kā gurķītis, varbūt, ka vajadzētu iedzert, kaut kā vajadzētu, es parasti saku, jums vajag tieši iet dziļāk lūkšanā uz ceļiem, iet tālāk, lūgt jau ne stundu, varbūt 2, varbūt 3, kamēr neatnāk sirdī miers, jo jālūdz līdz tam brīdim, ja tu piecelies no lūkšanas un tu joprojām gruzies, nav atdota akal lūkšanā. Ja atnāk miers, tas ir nolikts uz Dieva pleciem, uz Dieva rokām, tad atnāk miers, viss, tad tu esi paļāvies, tad tu esi atdevis to problēmu Dievam. Ja tu piecelies un tu joprojām stresā, tad tu neesi atdevis, tad vēl lūdz. Cik tu lūgt? Kamēr neatnāk pilnīgs miers? Tāpēc vēl un vēl un vēl. Jā, tā kā Filipiešiem 4, 6, 7 teiks, jā. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, un Dieva miers, kas ir pārāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Un te ir teikts, jā, un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi? Lai mums liktu krist no zobena, kādēļ arī mūsu sievām un mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu. Vai mums nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti? Un tie runāja cits uz citu, celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Tad Mozes un Ārons nokrita uz savu vaigu pie zemes, visas sapulces priekšā, Izraēla draudzes priekšā. Jozuvā, Nūna dēls un Kālebs, Jefunas dēls no zemes izlūkiem saplēsa savas drēbes, un tie runāja uz visu Izraēla bērnu draudzi,
teikdami, zeme, ko mēs esam pārstaigājuši, to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme, un te redzi ticība. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes kumos. Viņu patvērums ir tos atstājis, bet tas kungs ir ar mums, nebīstieties no tiem. Un visa draudze sacīja, ka tie ir akmeņiem nomētājami, bet tā kunga godība parādījās sajiešanas teltī visu Izraēlu bērnu priekšā. Un tas kungs sacīja Mūzum, cik ilgi šī tauta nicinādama mani atmetīs. Ja? Tad nicina, atmet, ja? Tas, par ko mēs runājam, ka nav cieņas. Ja? Pirmais. Un cik ilgi tie negrib man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm, ko es esmu tās vidū darījis. Tā kā mēs varam padomāt, vai tev Dievs ir darījis zīmes un brīnums. Pat labi, zini, rakstīt liecības, tādu bloknotiņu, kad sākās tev grūtības, problēmas, tu sāc lasīt liecības, kā Dievs tev palīdzēja, kāda situācija bija, tu vienkārši pieraksti, pat īsi pieraksti, vienkārši atcerēsies, un tu to pārlasu, tu tev atkal paceļās ticība. Otrais, dāvā mieru sirdī, ja? Psalms 23. 1. pants, atcerieties, tas kungs ir mans gans, man netrūks, nenieka, visu mūžu. Nenieka, visa gudrība, finansiālā veselība, attiecības man netrūks. Man viss būs, kas man ir vajadzīgs. Un vēl 91. psalms, 1. un 2. pants, kas dzīvo visu augstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums, ko tu nozīmē? Tas ir mans spēks, mans patvērums. Un mana pils, tā ir mana drošība, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Tas ir tas sākums no kā, un pēc tam aiziet tālāk visas pārējās svētības. Un vēl Jesajas 26. nodaļā 3. un 4. pāns. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīgi klīns. 3. Dāvā spēku. Dāvā spēku. Jesaja 40. nodaļa 28. līdz 31. pantam. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un kā līdzību es gribu pastāstīt no Dāvida dzīves, 1. Samuela grāmata, 30. nodaļā no 3. panta līdz 8. ir teikts, ka Dāvids ar saviem vīriem atgriezās atpakaļ tanī pilsētā un redzi, tā bija ar uguni nodedzināta, un viņu sievas un viņu dēlu un viņu meitas bija aizvesti gūstā. Tad Dāvids ar saviem vīriem, kuri bija pie viņa, pacēla savu balsu un sāka skaļi raudāt, kamēr tiem vairs nebija spēka raudāt. Un arī abas Dāvida sievas, Jezreēliete Ahinoāma un Abigāla, Karmela iedzīvotāja Nābala atraitne, bija aizvestas gūstā. Tad arī pats Dāvids nonāca lielās briesmās, jo ļaudis taisījās viņu nomētāt ar akmeņiem. Tāpēc, ka ikviena cilvēka sirds bija sarūknāta savu zaudēto dēlu un meitu dēļ. Tad katram līderim ir jābūt tādai situācijai, jo tas ir salīdzināms arī ar to, ka Jēzus viņš palika viens. Visi atstāja. Pāvils teica, mani visi atstāja. Ir kaut kādi brīži, ja, kad tu tā kā paliec tuksnesī viens. Un arī šeit ir tāds mirklis, ja, ka Dāvids tā kā viens, it kā uz kaut kādām stundām, uz kaut kādu laiku. Viņam nav vairs palīdzība no viņa komandas. Un tas ir ļoti tas augstais līmenis viņa dzīvē, tas ugunīgais pārbaudījums, ja, kuram tev jāaiziet cauri. Tas bija tā krustā sišana, kā mēs sakām, ja, kad nav palīdzības ne no viena, ka pat tie, kuriem būtu tev jāpalīdz, viņi tev apsūdz, viņi tev apvaino. Arī tas var būt, arī draudzē tā var būt kādam. Lūk, un tā ir, Jēzus arī izgāja cauri, tāpēc, ka viņu Dievs soda, viņu tur tā, viņš ir tāds un tāds. Tāpēc, ja tu esi kristietis un te ir pa Dievu pēdām, tavā dzīvē būs nodevība, tavā dzīvē būs apsūdzība, tavā dzīvē būs, ka tu nosauks būsi par sātanistu. Tāpēc, ka Jēzum bija pateicis, ka viņā ir Belcebuls. Tāpēc tu to pieņem normāli, tāpēc, ka tu ej pa Kristus pēdām, tāpēc, ka Kristus gars tevī mājo. Ja? Un
pasties, tā kā visi viņa draugi saceļās 600 cilvēki, tā bija viņa komanda, ar kuru viņš kopā cīnījās, guva uzvaras, priecājās, un tad, kad ir ļoti liela bēda, pasties, ko dara cilvēks. Tāpēc, ja es teicu, es nevienam sevi neusticu. Es zinu, kā gribās tā, es viss tur, viņš saka, es zinu, kas ir cilvēkā, es zinu. Tāpēc viņš nevienam sevi tā kā neuztic, viņš tev neatdeva pilnīgi cilvēku varā. Un te ir teikts tā, kad viņu centās nomētāt, tad ir 6. pantā, bet Dāvids ieguva jaunus spēkus, paļaudamies uz to kungu savu Dievu. Un kā viņš paļāvās, uz ko viņš paļāvās? Un Dāvids pavēlēja priesterim Abjatāram, Ahimeleha dēlam, atnes man šurp efodu, un Abjatārs pienesa Dāvidam efodu. Tad Dāvids vaicāja tam kungam sacīdams, vai man būs vajāt šo laupītāju pulku? Ļoti svarīgi uzdot svarīgus tādus konkrētus jautājumus. Un vai es to panākšu, vai man būs sekmes tajā ceļā, vai man ir jēga to darīt? Un viņš tam atbildēja, jā, vajā viņus, tu viņus patiešām panāksi un sagūstītos atbrīvos. Uzreiz sirdī prieks. Nākot šodien uz šo ēku, es kaut kā atcerējos to laiku, kad es pirmo reizi ieraudzīju šo ēku. Un es atceros to liecību savā sirdī, kā Dievs man, es pajautāju Dievs, vai tu to gribi, vai tas ir tavs plāns. Un braucot mājās, es tādu iekšēju piepildījumu saņēmu, tādu prieku saņēmu, ka es pat skrēju pie bērniem, kuri bija toreiz maziņi. Es teicu, bērni, mēs baznīcu pērkam. Jau tādā brīdī, bez naudas, bez nekā, bet es zinu, ka mēs pērkam baznīcu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas atnāca no tā kunga, ka tev kungs kaut ko iedod. Tad tas ir prieks, ka tas ir kaut kas nepareizs, tev ir nemieris sirdī. Es tev uzreiz saku, ja tev atnāk nemieris, tev atnāk bailes, vēlreiz varēs palūdzt Dievu. Iespējams, lielākais procents, ka tas nav no Dieva. Un redzi, viņš saņēma atbildi, un tāpēc viņam bija uz ko paļauties. Tāpēc Dievs runā, mūsu Dievs runā, ziniet. Dievs ir ieinteresēts visās mūsu dzīves situācijās, vai man precēties vai neprecēties. Kas būs mana sieva? Dievs man rāda to sievu. Ar šo tēmu, kur mēs tagad runājam, arī es viņu dabūšu tūlīt. Man būs tūlīt pat pārbaudījums, tas parasti tā ir, par ko sludini. Gatavojies, viss kārtībā. Dievs palīdz, nevaru, pats nevaru neko. Bet kam ir jābūt? Ja tu pazīsti savu Dievu, var redzēt, kā tu viņu pazīsti. Ja viņš tev ir tāds, tad tāds arī ir, tad arī viss tev apstākļi viņa lielāk. Ja tev viņš ir tāds, viņš ir El Shaddai, Dievs visu varenais, viņš ir tik varens, tad tā var redzēt tavas runas, tavas domas, tavi pieņemtie lēmumi, tu vienkārši tava dzīve pēc nevis vārdiem, bet pēc augļiem jums būs pazīt manus mācekļus. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai mēs paļaujamies, lai mēs uzticamies, lai mēs mazāk braucam virsū, lai mēs mazāk zāģējam, lai mēs vairāk uzticam Dievu, mēs mazāk aprunājam. Ziniet, kad cilvēki aprunā? Lūdzēji viņi vispār neaprunā. Viņi tā, kaut ko sāc runāt, jālūdz Dievs mācītāji. Zini? Viņi tā, jālūdz Dievu, tas jādod Dievam šī problēma. Tāpēc tie cilvēki, kur māk uzticēties Dievu, viņiem nepatīk daudz tur runāt. Viņi saka, Dievs ir, kurš to visu risina. Saproti? Tāpēc, ka viņi zina, viņi pazīst Dievu, viņi pazīst viņa spēku. Ko mums šeit daudz te runāt, kāda jēga no tā? Kad ir jēga vienkārši atdot Dievu, un Dievs dos uzvaru, un Dievs dos palīdzību. Un vienkārši jums kā pēdējos noteikti šo raksturvietu neesat iespējams redzējuši, bet es jums atstāšu viņu priekš uzvaru 1. laika 5. nodaļa no 18. līdz 20. pantam. Un Rūbena dēlu un Gadiešu un Manases puscilts varonīgu karotāju, kas varēja nest lielo vairogu un zobenu un šaut ar loku un bija kaujai apmācīti, tādu bija 44 760, kas gāja karā. Un tie karoja pret Hagariešiem un pret Jetru, Nafišu un Nabadu, un tiem tika sniegta palīdzība, un viņu rokās tika nodoti Hagarieši, un visi, kas bija ar tiem, jo viņi bija kaujas laikā piesaukuši Dievu. Tad iet kauja, ir karsti apstākļi, bet viņi tajā laikā neaizmirst par Dievu. Kad man uznāk uzreiz kārstums, es jūtu problēmas, man ir automātiski, es fiksi lūkšanā. Ja vajag fiksi gavēnī. Un tāda tauta nav uzvarām. Pasies, kas tālāk notiek, ja? Viņi kaujas laikā, tātad, kad jau ir kauja, jau ir cīņa, jau ir problēmas, piesaukuši Dievu. Un viņš ļāvās pielūgties tāpēc, ka viņi uz viņu paļāvās.
problēma, ja mēs esam kaut kādā grūtā situācijā, ka tā grūtā situācija mūs ievelk, un mēs pat aizmirstam, ka mums ir tas, kurš šo situāciju kontrolē, kurš šo situāciju grib pagriezt tā, kā viņš grib, un tāpēc visās grūtās situācijās mums ir jāiemācās. Dievs varētu mums visas situācijas risināt, bet tajās visās situācijās es ieraugu neredzamo. Es iemācos viņu dzirdēt, es iepazīstu viņa spēku, es iepazīstu viņa uzticamību. Man tik daudz labuma nāk, un tāpēc arī Bībelē teica, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka viņi pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Dievs pieļāva to, tas bija no viņa, bet tas viss mani padarīja tikai tuvāku, stiprāku un labāk pazinošu Dievu, kā arī Ieps 42:5 sacīja, ka es agrāk no ļaudīm tikai dzirdēju par tevi, bet tagad manas acis ir tevi skatījušas. Tad pēc visām bēdām, kad izgāju cauri, es tagad redzu, kāds ir Dievs un kāds ir viņa spēks. Amen.